Nu, cik vārtāt, cik lienītē vajag? 2. 2 tikai? Viņai vajag 10. Iešu labāk pasaulē. Laimi meklēt. Tur mana targa. Mana lāpsta. Nez kur lai dodos? Zinu, iešu apceļot Latviju. Labdien, Sprīdīti! Labdien, laimes māt! Uz kurien tu tā sapūsies? Es došos apceļot Latviju. Ak, Latviju apceļot? Nu labi, nu neatrunāšu, bet došu tev līdzi šo sarkano ziediņu. Gan tu vēlāk sapratīsi, kāpēc šis ziediņš tev ir iedots. Lai Nu, tev labi. veicas. Labi, ņemšu jau ar to ziediņu līdzi. Karbiņā ielikšu savā. Ai, kādi te skaisti lauki! Kādi skaisti zaļi ziedi un kas te tādi sanākuši! Nebrīnies, Sprīdīti! Zaļais ziediņš simbolizē Latvijas mežus. Jūs esat no Kurzemes? Jā, un mēs esam no Kurzemes. Jūs zināt, kādi koki aug mežos? Mācēsiet man pastāstīt? Protams, ka zinām. Es te apsēdīšu. Apsēdies un paklausies. Liepas ziedi, zeltainiem ziediņiem, stādīsim lietu mežus atkārt mūsu pagalmiņu. Bērniņš auga ceļmalā, sudrabiņa lapiņā.
Ozolēl, kur zemē? Tu tikai ieklausies, ko bērni pastāstīs dziesmiņā par ozoliem. Bet laimes māt, kur tu tik skaistu krūzi ņēmi? Šīs skaistās krūzes nāk no Latgales. Pasties, te tak vēliņi. Ir gan. Tu Latgalē keramika lielā godā. Tu arī gribi tādu? Protams, man tak mājās tādi noderētu. Ņem no lāpstu atpakaļ. Kas tas brīdīgs bez lāpstas? Tad tev jādodas ir uz Latgali. Un tur tu varēsi iegādāties. Par Latvielē par eiro. Eiro gan. Sēnītēm zilie būs ļoti labi. Lūk, tev zili podi. Aizmugurē vēl viens aiztēvi. Ai, tu nevienu man negribi atstāt. Nē. Ja es pērku, tad es pērku daudz. Lūdzu, sprīdī. Kam tad šoreiz? Gribu ogas, dzērvenes salikt podiņos. Nu, kādā krāsā tad Nu, ņemsim sarkanus podiņus, lai tas pazīst. Lai ir tev sarkani podiņi. Redz, cik skaisti sarkani podiņi. Kāds man daudz podiņu. Darba būs daudz, darba. Kamēr visu salikšu iekšā. Es atkal gribu podiņus. Nu, kādas tad šoreiz liela izvēle nav? Nu jā, bet man bites medus savāca. Varētu dzeltenā podiņā. Oi, šie ir tie labākie, vislabākie, visizturīgākie.
visveselīgākie tieši priekš Jā, manis. visveselīgākie. Bet vairāk darbanu nav. Laimes māt, ko nu? Jā. Bet pasties, kas tur par brīnumiem notikuši. Ejam, kas Paskatīties, ko tur sprīdīts ieraudzīt. Ejam. Kaut ko tur viņš ir pamanījis, kaut ko ir ieraudzījis. Tu no Laimes māt izstāsti, kas tie par ziliem ziediņiem tai podiņā? Ai, sprīdīt, tie ir linu ziedi. Tā arī tavas bikses, tava tarbiņa, tava veste. Un arī kreplis ir austs no linu diegiem. Jā. Mēs mākam dziesmiņu par viņiem, ja? Mēs paklausīsimies. Nu ļoti skaisti nav. Tagad īsti ietājot to Latgaļā. Sprīdītī, sprīdītī. Skaties tur tālumā. Kas tur redzams? Tas tā liels kalns. Jā, tas ir kalns. Varbūt vēlies uzkāpt kalnā. Es kādu dziesmu. Es un nekāpšu kalnā, un kā vēl kāpšu. Man skaļa balss. Padziedi. Ārprāt, cik grūti uzkāpt. Pagaidieras. Dod Laimes māt man vēl kādas Tad ietiksim vēl dziedātājas. viens pats Nu, galā. nē, Nu, labi, došu tev dziedātājus. Interesanti gan. Nes, kur esmu nonācis. Nu, tagad gan sprīdīt, tu esi nonācis Vidzemē. Un Vidzeme lepojas ar augstāko kalnu Latvijā, ar Gaizeņu kalnu. Tajā, kurā es biju uzkāpis. Jā, un nevarēja Un padziedāt. nevarēju padziedāt, jā. Skaista mana vicemīte, pāri sami zemītēm, augsti kalni, zaļi meži, zilis jūras ūdentiņš. Viena meita čēsīs dzied, otra dzied valmierā, abas dzied vienu dzied, vai tās vienas māc meita. Kalnā kapu es
pakalniem un lejām vidzemrotā straujā gauja. Varbūt jūs zināt kādu tautas dziesmu par gauju? Tad noskaitiet mums. Kas kaitēja tev māsiņa gauja malā nedzīvot, laukos augak tieši rudzi gauja nesasudra viņu. Strīdīti, Jā, netiek tur sēdēt. Un laiks ir tavu lāpstu nomainīt pret sprīguli un jālopas tev rieku. Bet es jau nemāku. Nemāki? Nu, Nekad neesi redzējis, kā to dara. Ne, kas ir tas vispār? Nu, tad sēdi un skaties, kā to dara bērni. Iesim sēdi. Mēs arī dzejolīšu tautas dziesmas. Nu, tad noskaidrs. Ciema bērni iztecēja, rudzu ziedu raudzīties, rudzu ziedu gudrs bija, paslēpās vārpiņā.
Saulīt silta, zemīt laba, abas vienu labumiņa. Saulīt zemes sildītāja, zemīt maisa devējiņa. Zemgalē ir arī lieli dejotāji. Iesim padejot. Kārtīgi pūlēji būsi. Rakstās
palikusi. Ņem nazīti, griez maizīti, baro savus bāleliņus. Paldies! Vai jūs gribat uzēst maizīti? Uz garšo maize? Kad skolotājs nāciet, nu palīdzēsiet. Maizi bērniem. Garšosiet kādai latviešu rupa maizi. Šitā vēl jāsadēļ. Iemēdīt maizi. Vecākiem arī, ja? Lūdzu. Nē, visu groziņu nedrīkst ņemt, var tikai vienu maizīti. Tur arī, ne? Garšīga maizīte. Lielītiņa tev tur vēl ir, re, kur ar spēku vajag puisīti, lai ieēd maizīti. Viņa vēl pēda maizīte. Pēda maizīte, ir rēdara maizīte. Nu gan laimes mēt spēka maizi iedevi. Kājas grib izdāncināties. Nu, nevien tu, arī bērni grib padejot. Gribi padejot? Jā! Tad iesim visi.
svaigi, slīgas toņa galiņā, nāc man līdzi Kurzemē, dziedāt ložu dāziņā. Rīga, Rīga, stautā Rīga, kas tevi stautu darināja, to darīja čakļu ļauris pakavot kumalī. Pēc dažām dienām dimtēs gan Rīga, gan visi novadi. Vai jūs ziniet, bērni, kāpēc dimtēs Rīga un visi novadi? Latvijas dzimšana! Jā, Latvijai būs dzimšanas diena. Pareizi, Katrika. Brīdī, to zināji? Jā, vainas mēt, es zinu, kam es dāvināšu to sarkano ziediņu, ko tu man iedēji. Kam tad tu dāvināsi? Rīgai. Tad pieliec ziediņu. Pagaid man tā lāpsta, tomēr bišķi to Draugs, paliksim lāpus. Vai, cik ir skaista Rīga tagad ar sarkanu. Nevien Rīgai būs ziediņš, bet arī novadi dāvinās katrs savu ziediņu. Šo zaļo ziediņu dāvināsim mēs Kurzemē. Ir Kurzeme izpušķota. Gaiši grūdais ziediņš būs Vidzemei. Šo dzelteno ziediņu mēs dāvināšu Sarkanai. Šo zilo mēs dāvināsim Latgalei. Kā jau zilo ezeru zemē zils ziediņš. Ir visi 4 novadi izpušķoti. Ir skaista mums Latvijā. Nu, laimes nāk, es esmu tāli izceļojis, gribu uz savām mājām. Mājās padīvīt ir vislabāk. Dodies ar, bet mēs ar bērniem tevi pavadīsim. Labi, nāciet mani pavadīt. Sprīdīgi paklausies, mēs nodziedāsim. Jā, pēc tam jūs mani pavadīsiet. Viencamies kājās. Skaistā mana
Paņot rociņu. Nākaču. Sveiciens bija Latvijai. Jā. Jums pašiem arī patika? Jā. Tas ir mūsu sveiciens Latvijai un sveiciens arī jums, vecāki svētkos. Paldies, ka bijāt kopā ar mums šodien, bet mazos mēs aicināsim vēl fotografēties.